Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz slimību var izārstēt jau šodien. Kādas tehnoloģijas eksistē? Mums stāsta par neārstējamām hroniskām slimībām un par to, ka nav izejas, vai no operācija, vai zāles līdz mūža galam. Mūs slauc, spēlējot uz bailēm un bezizejas stāvokļa, bet palūkosimies, kāda ir patiesā situācija. Gēnu inženērijas tehnoloģijas jau dara brīnumus. Gēnu terapija iedarbojas uz cilvēka organismu DNS līmenī. Tā nav fantastika. Ir nemazums veiksmīgu pielietošanas rezultātu, kad pacienti tika pilnībā izārstēti. Informāciju par šīm tehnoloģijām var atrast un tā ir brīvi pieejama, ieguglējot vai atnākot uz attīstības uzņēmuma biroju. Piemēram, Tessera Therapeutics tehnoloģijas, kas balstās uz gēnu inženēriju, jau var pārrakstīt DNS fragmentus, novēršot vairumu ģenētisko saslimstību. Tessera Therapeutics uzskata, ka gēnu pārrakstīšana padarīs iespējamu ģenētisko defektu ārstēšanu, kas ir mūsdienu slimību pamatā. Tikai iedomājies, cilvēki varēs atbrīvoties no cukura diabēta, vēža, astmas, hipertonijas, locītavu slimībām, alerģijām, infarktiem, autoimūnajām saslimstībām un daudzām citām. Šodien leikēmija, tas bieži vien bērnam ir nāves spriedums, ko vēl pavada ilgas mocības, un tā ir milzīga nelaime viņa vecākiem. Un tikai tāpēc, ka netiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas, bet viņas ir. Par pēdējo glābiņu pacientei ar agresīvu leikēmijas formu kļuva tehnoloģija Talen, kura tika izmantota Londonas slimnīcā vēl 2015. gadā. Meitenes dzīvība tika izglābta ar genoma rediģēšanas palīdzību. Briesmīgais vārds HIV pats par sevi izsauc pilnīgu nolemtību. Mets Čapels no Kalifornijas ASV nodzīvoja ar HIV lielāko daļu pieaugušā dzīves, taču pēc terapijas izmantojot ZFN tehnoloģiju, iedarbību uz bojāto gēnu, viņš pārstāja izjust nepieciešamību antiretrovīrusu preparātos. Tas vēl nav viss. Jau var izlabot ne tikai iegūtās, bet arī iedzimtās patoloģijas. Uz šodienu briesmīga nelaime ir bērniņa piedzimšana ar nopietnu redzes zudumu, ko izraisījusi tīklenes saslimšana. Tas neizbēgami noved pie pilnīga akluma. Līdz gēnu terapijai ārstēšanas tam nebija. 2017. gadā kompānijas Park Therapeutics reģistrēja preparātu injekciju veidā uz gēnu terapijas pamatiem. Pateicoties šīm tehnoloģijām, 27 pacientiem no ASV jau atjaunoja redzi. Turklāt ļoti ātri. Šie bērni pēc izārstēšanas pirmo reizi ieraudzīja zvaigznes. Bet tas ir tikai sākums. Vēl viens piemērs tam, kādas tehnoloģijas mums ir tieši tagad. Tie ir nanoroboti. Nanoroboti vai nanoboti. Tie ir roboti molekulas izmērā, mazāk par 100 nanometriem. Ar pārvietošanās, informācijas apstrādes un nodošanas un uzstādītās programmas izpildes funkcijām. Pat ja jūs vēl neesat dzirdējuši par to, kā strādā nanotehnoloģijas medicīnā, jūs jau tās aktīvi lietojat savā viedtālrunī. Tieši pateicoties nanotehnoloģijām, jūsu viedtālrunis saglabā uzlādi daudzas stundas. 4G, 5G, mobīlo sakaru tīkli, mikroprocesori – tas viss ir nanotehnoloģijas. Nanorobota izgatavošanas izmaksas ir tikai daži centi, bet viņa montāžas laiks aizņem tikai dažas minūtes. Tas ievērojami samazinās medicīnas pakalpojumu pašizmaksu, bet nanorobotu mikroskopisko izmēru dēļ cilvēks nejutīs nekādas neērtības vai sāpes ārstēšanas laikā. Vienkārši izdzer glāzi ūdens, un ārsti nanoboti veic labojumus tur, kur tas nepieciešams. Šodien nanoroboti jau var iznīcināt vēža šūnas bez kaitējuma organismam, precīzi nogādāt zāles jebkuriem audiem un orgāniem, aizvākt trombus, tādējādi novēršot infarktus un insultus, paaugstināt diagnostikas kvalitāti un atklāt jebkuras saslimstības pašās agrīnajās stadijās un pat noslēdzi uz tām.
iznīcināt jebkuru infekciju slimību ierosinātājus, tajā skaitā nāvīgi bīstamos. Brīnišķīgu tehnoloģiju atklāja akadēmiķis Pjotrs Garājevs kopā ar saviem kolēģiem. Metode ļauj ar lāzera palīdzību nolasīt informāciju no veselā DNS un ierakstīt to skaņas spektra veidā. Šī skaņas viļņa iedarbības rezultātā uz slimo orgānu atjaunojas bojātais DNS kods un cilvēks pilnībā izveseļojas. Kā jūs domājat, cik daudz patiesībā var nodzīvot cilvēks? Cilvēciskās dzīves pagarināšana jau ir iespējama. Šodien mūsu ilgdzīvotāji izskatās šādi, taču dzīves pagarināšana tā nav tikai iespēja nodzīvot nevienu gadsimtu bez slimībām, bet dzīve tieši jaunā ķermenī. Jau ir atrasta atslēga jaunībai un ilgmūžībai. Stenfordas Universitātē tika izstrādāta vecuma ģenētiskās pārprogrammēšanas tehnoloģija un iegūta licence tās pielietošanai. Tikai iedomājies, 100 gados tu varēsi nodarboties ar sportu un būt tādā pašā fiziskajā formā kā 25 gados. Tā ir tikai daļa no eksistējošām tehnoloģijām. Tās tev šodien nav pieejamas, tā kā šodien tavai dzīvībai nav vērtības, ne priekš viena, kā izņemot tevi pašu. Jebkuru cilvēku patērēšanas sabiedrībā sagaida slimības un vientulība. Taču viss mainīsies radošā sabiedrībā. Visas jaunākās medicīnas tehnoloģijas būs pieejamas katram cilvēkam, jau pārējas periodā uz radošu sabiedrību. Tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta pamatiem apvienos visas pasaules speciālistu pieredzi, kas palīdzēs nekļūdīgi uzstādīt diagnozes un atjaunot pacientu veselību. Izzudīs tādi jēdzieni kā medicīniskā kļūda, nepareiza diagnoze, ārstniecības rezultātā radušās komplikācijas, blaknes. Medicīna ātri kļūs profilaktiska, bet radošā sabiedrībā cilvēki vispār pārstās slimot. Katrā mājā būs revitalizācijas kapsula. Ieejot tajā, tu spēsi dažu minūšu laikā noskenēt un atjaunot savu organismu, kā arī nokoriģēt figūru pēc savām vēlmēm. Visbeidzot, tu varēsi atļauties iemīļotos ēdienus un desertus bez kaitējuma savai veselībai. Par patīkamu bonusu radošā sabiedrībā būs dzīves pagarināšana virs sugas robežām. Turklāt cilvēki pat 125 gados un vecāki izskatīsies un sajutīsies kā 20-gadīgi. Tu varēsi realizēt visus savus sapņus. Uzkāpt lielajā Ķīnas mūrī. Vienā elpas vilcienā noiet 50 km Jaunzēlandes dienvidu salā. Skraidīt ar saviem mazbērniem un līdz rītausmai dejot salsu savos 60 vai 90 gados. Šodien medicīna, tās ir bizness, bet veselība tā ir dārga prece, kas daudziem nav pa kabatai. Pienācis laiks padarīt medicīnu kvalitatīvu un bez maksas priekš visiem. Mūžīgā jaunība un stipra veselība. Tā ir tava realitāte, radošā sabiedrībā. Dalies ar šo informāciju ar visiem jau tagad.